šis ir īpašs brīdis, jo es tevi iepazīstināšu ar ko man ļoti īpaši, kas dzimis ne tikai no zināšanām un pieredzes, bet arī manas pašas iekšējās transformācijas. Es vēlos tev pastāstīt par personības evolūcijas ciklu, kurš ir manas autora programmas Insta terapija pamatā. Tas sākās kā mana personīgā cīņa ar bailēm un kļuva par strukturētu ceļu, kas palīdz drosmīgi un apzināti parādīt sevi pasaulē. Viss sākās vēl agrāk, 2021. gada pavasarī. Pēc tiešām dziļas identitātes krīzes, kā minēja vienā no reklāmām, kur es uzdevu pat sev jautājumu, kas es esmu, es sevi biju atradusi hipnotismā un tajā laikā mācījos pie Marisas Pierārtītī skolā. Es apgūvu viņas pieejas un toreiz ne tikai uzsūcu profesionālas zināšanas, bet arī attieksmi un dzīvās zināšanas un enerģiju, un viņa tiešām ir top mentors un skolotājs. Un es no viņas esmu daudz mācījusies, bet šis stāsts nav par viņu. Tāpēc turpinot, es sapratu, ka man ir jāsāk būvēt savu publiskā personība un zīmols. Jāsāk stāstīt par to, ko es apgūstu, ko es daru. Un patiesībā es pat vēlējos popularizēt hipnozi Latvijā. Instagram likās loģiska platforma, un no malas izskatījās, ka satura veidošana ir interesanta, taču realitāte bija cita. Es atceros, kā centos ierakstīt pāris vienkārši storijas. Tajā laikā tie bija 15 sekundžu storija, un man bija vajadzīga vesela stunda, jo es biju pilna šaubu. Ko par mani padomās, vai es izklausos pietiekami zinoši, vai mana balss ir labi nostādīta. Es veltīju tik daudz laika un enerģijas visām šīm domām, ka tas bija ļoti nogurdinoši. Un es tiešām vakaros, man bija sajūta, ka es esmu strādājusi smagu darbu. Man bija bail sevi parādīt, bail no nosodījuma, bail no tā, ka neesmu pietiekama, bail no uzmanības un arī no tā, ka uzmanība nav pietiekoša. Instagram man kļuva kā spogulis. Katrs storijas, katrs video, katrs ieraksts, kā tāda gaisma tumsā izgaismoja manas pārliecības un manas dziļākās bailes un kompleksus. Un kā īsts terapeits viņš teica, hei, tev vēl ir šīs pārliecības par sevi. Viņš norādīja uz to, un kad pagājušajā gada pavasarī es nejauši aizskrolēju Instagram arhīvā līdz pašam sākumam, es ieraudzīju savus pirmos video, un skatoties tos, mani atdzīvojas visas tās emocijas, un vienlaikus nāca atziņa, ja es tā jutos, ir vēl cilvēki, kuri jūtas līdzīgi. Un kāds būtu šis process, ja es būtu gājusi tam cauri ar apzinātību, struktūru un atbalstu? Un tā dzima jautājums, kas kļuva par tādu dzirksti, kā šo procesu padarīt apzinātu, ekoloģisku un radošu. Es atskatījos uz savu ceļu, es analizēju, kas bija mani šķēršļi, kur bija mani klupšanas akmeņi un kur transformējoši lūzuma punkti. Es sapratu, ka mans ceļš nav bijis nejaušs. Tajā bija noteikts cikliskums. Katrā posmā bija savi izaicinājumi un arī savi risinājumi. Tā tapa personības evolūcijas cikls, kurš savu nosaukumu patiesībā ieguva tikai šogad, gadu vēlāk. Un tas ir kā tāda struktūra, kas palīdz izprast procesus, kuriem ej cauri, kad atveries pasaulē. Un šo ciklu es ievietoju programmā, kur nosaucu par Insta terapiju. Jo tā ir terapija, kas notiek ar mūsu attiecībām ar redzamību, ar sociālajiem tīkliem, ar pasauli, kas skatās. Instagrams patiesi ir bijis manas personības izaugsmes degviela, teiksim tā. Un pagājušajā gadā šī programma tika testēta divās grupās. Viena manā vadībā, un otra cilvēka gāja paši savā plūsmē, un atsauksmes bija siltas, un rezultāti tiešām iedvesmojoši. Un ar šo materiālu es pat piedalījos Rīles retītā pie Agneses Rīla. Bet tad manī pazuda šī enerģija to virzīt tālāk, līdz šī gada martam.
es slimoju, gulēju gultā un domāju, dzīvē viss notiek, klienti nāk, darbs rīt, bet ir sajūta, ka kaut kas nav izdarīts. Un es nolēmu pabeigt visu, ko biju iesākusi, un kas radīja nepabeigtības sajūtu arī šī meistarklase un pati programma. Un es pārskatīju iepriekšējo dalībnieku komentārus, ieviesu uzlabojumus un atkal sajūtu to dzirksti, to draivu, to deksmi, kas rodas, kad tu ļaujies radīšanai. Un tagad šī meistarklase un arī programma ir radīta, lai uzrunātu tevī to daļu, kura kūsākā vēlme sevi parādīt. Par spēju pārvarēt šaubas un runāt savā balsī, savā tonī, atklāt, kāds tu esi kā satura veidotājs, par ceļu no bailēm uz radīšanu.